Labdien! Mani sauc Gintars Ozols. Šodien mums bija krūšu un muguras treniņš. Trenējos kopā ar savu sievu, Mariju Gordinu. Esam Latvijas čempioni bodybuildingā un fitnesā pāru kategorijā. Šobrīd esam sagatavošanās procesā, lai uzstātos kārtējās sacensībās pēc NAK versijas Latvijas čempionātā. Šis ir pavasara pirmās sacensības. Turpināsim ar 2 sacensībām Lietuvā, droši vien kā arī Igaunijā. Un, ja būs dots, lemts, tad dosimies arī uz Spānijas pasaules čempionātu. Šodien mums bija krūšu un muguras treniņi. Treniņi bija salīdzinoši viegli, ja tā var izteikties, jo šobrīd esam sagatavošanās procesā, tā saucamā žāvēšanās procesā, jeb liekā tauku slānīša nodedzināšanas procesā, lai sasniegtu formu atbilstoši sacensību prasībām un iegūtu bez šaubām reprezentablas vietas šajās sacensībās ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā un pasaulē. Tā, vingrinājums ir spiešana guļus uz horizontālu soli. Akcents ir uz atkārtojumiem. Pat cik mums pēc 2 dienām ir sacensības, tad mūsu galvenais uzdevums ir, kā tautā saka, pažāvēties šobrīd. Iesākties ar spiešanu guļus uz horizontālu soli. Galvenais akcents tiek likts uz krūšu muskulatūru. Tas nozīmē, ka mums maksimāli jāizolē visas pārējās muskuļu grupas. Tas nozīmē pleci un rokas iztaisnotāji muskuļi, saucamie tricepsi. Tāpēc maksimāli tiek savilkts slāpstiņš uz atpakaļ. Rokas netiek līdz galam iztaisnots, mugura izliekta. Un izjūtot krūšu muskuļus, notiek kustības spiešana uz augšu. Šis process ilgst apmēram 14–15 nedēļas. Tas nozīmē, ka 6 nedēļas, ja gandrīz 2 mēnešus mēs strādājam pie masas uzņemšanas, pie pēc iespējami lielākas muskuļu masas uzņemšanas. Un pārējo laiku mēs visu veltam, lai izveidotu labu sacensību prasībām atbilstošu reliefu. Ja? Tas tautā saucamais žāvēšanās process, kad mēs sākam ievērot īpašas diētas, samazinot uzņemamo ogļhidrātu daudzumu, palielinot uzņemamo olbaltumvielu daudzumu, un to saliekot pareizās attiecībās, mēs sasniedzam vajadzīgo formu. Tā. Šī stadijā es atvelku atpakaļ lāciņu. Maksimāli. Elkoņi man ir lejā. Tad vispilnīgāk strādās krūšu muskuļi. Elkoņus nevajag censties pacelt augšā. Muguru izliek. Ielp. Izelp. Izelp. Protams, kad mūsu diētā noteikti ietilpst salikti ogļhidrāti, tas ir visa veida putras. Vispopulārākā ir auzpārslu putra, rīsi, ja, kas tiek apēsti ļoti lielā daudzumā masas uzņemšanas laikā un samazināti tad, kad notiek žāvēšanās process.
Ļoti liela uzmanība tiek pievērsta sporta pārtikai, tā saucamajai, par kuru arī tautā klīst visādas baumas un ir visādi mīti un nepareizi priekšstati. Ja? Tad vēlos jums pateikt, ja sportā gribat kaut ko sasniegt, tad bez sporta pārtikas to izdarīt būs ļoti grūti. Ja? Jo tā ir tā pati barība, ko mēs uzņemam ikdienā, tikai ļoti koncentrētā veidā un pareizās attiecībās. Izmantojam aminoskābes brīvā veidā, tajā skaitā BCA, neaizvietojamās aminoskābes, kuras ir neaizvietojamas tāpēc, ka mūsu organisms viņas nesintezē. Mēs viņas uzņemam tikai ar pārtiku. Ja? Izmantojam to saucamus proteīnu kokteļus, ja? Jeb, kā latvisks būtu pareizāk teikt, olbaltumvielu kokteļus, kas ļoti koncentrētā veidā dod mums iespēju uzņemt vajadzīgo olbaltumvielu daudzumu. Ja? Piemēram, pēc var pateikt, ka kilograms gaļas, vistas filējas satur apmēram 200 grami olbaltumvielu. Ja? Tad mums diennakts laikā uz savu svaru kilogramu ir jāuzņem vismaz 3 grami, ja ne 4 grami olbaltumvielu uz svaru kilogramu. Ja? Ja mans svars ir 100 kg, tad man diennaktī vismaz 300-400 grami jābūt ir tīrējām olbaltumvielām. Ja? Tas nozīmē, ka man gaļu vajadzētu apēst vismaz 2 kg dienā. To izdarīt, es jums varu apgalvot, ir diezgan pagrūti. Ja? Gan finansiāli, gan arī fiziski izdarīt to ir diezgan grūti. Tad sporta pārtikā man nodrošina to, ka es ar vienu izdzertu porciju uzņemu vismaz 30 gramu tīru olbaltumvielu. Ja? Tad man ir jāizdara apmēram 3 kokteilīši, lai es uzņemu 90 gramus pat līdz 100 gramiem olbaltumvielu. Tas ir gandrīz 3/3 daļa no dienas normas. Ja? Dietologi, protams, iesaka neizmantot pilnībā nepārtiku no sporta uztura, ja? Bet sadalīt apmēram 50% sporta uzturs un 50 gramu tā pārtika, ko mēs ēdam ikdienā. Ja? Visu laiku notiek rēķināšanas process, visu laiku mums jāsako līdzi. Ir tam, ko mēs ēdam un cik mēs ēdam. Kārtīgam sportistam mājās ir jābūt noteikti svariņiem, mazajiem. Ja? Vienmēr ir jālasa to, kas rakstīts ir uz paciņām, cik ir rokhidrāti, cik ir olbaltumvielas, cik ir tauki. Runājums augšējiem grūšu muskuļiem. Tas būs tāpatās kā atspiešanās uz līstakām, tikai otrādi. Ja? Tagad spiedīsim vienkārši rokām uz leju. Bet es parādīšu, kādam jābūt ir ķermeņa stāvoklim, lai maksimāli tiktu iesaistīti grūšu muskuļi. Atkal izolējot visus pārējos. Ja? Tā, svaru izvēlamies, jūs jau zināt kā. Vingrinājums sākās no iztaisnotām rokām. Ieņemam sākuma stāvokli prom no atzoles maksimāli. Tā. Tagad man grūšu muskuļi ir maksimāli iestiepti. Abi ar Mariju Gordinu esam sporta kluba Atlētika treneri. Starp citu, paldies sporta klubam Atlētika par sagādāto iespēju uzņemt šo materiālu. Paldies maniem partneriem Fitness Power par atbalstu. Paldies Gym LV arī par šo sniegto iespēju sevi popularizēt šo sporta veidu, iegūt jaunus interesantus un iepazīstināt jūs ar sevi un ar Mariju. Tad paldies par uzmanību. Apmeklējiet arī manu mājaslapu www.gintarsozols.lv. Tur ir daudz labu materiālu. Starp citu, daudz ko tur varat uzzināt par veldzi.
par brīvu, par treniņu programmām, par treniņu iespējām, par uzturu. Ja. Aicinu jūs visus apmeklēt mūsu sacensības. Tagad pirmās būs 17. maijā, šo sestdienu jau. Ja. Pēc tam man sekojiet līdz manā mājaslapā, arī Fitness Power mājaslapā un ZGym.lv par to, kā sacensības notiek citās valstīs ar mūsu piedalīšanos. Un uz drīzu redzēšanos. Paldies! Hiperekstenzija, kā jūs visi zināt, bet ir ievērojot, kad mēs ar Mariju taisam ar mazu niansīti. Ir ceļoties augšā, ir pagrieziens pa labi un pa kreisi. Lielāks akcents tiek likts uz jostas vietu labo un kreiso pusīti. Ja? Tātad tauku dedzināšana notiek intensīvāk uz katru pusi atsevišķi. Tad, kad zūd spēku un es pagriezienu nav jaudas izdarīt, tad var pēdējās reizītes vienkārši taisni pacelties augšā, bet atkal augšā maz pauzīt, lai to jostsvietu paredzina labāk. Pagriezieni ar ripu ir sānu muskuļu nostiepšanai un atlikušo tauciņu nodedzināšanai no jostas vietas. Ja? Atkarībā no tā, vai palieksies drusciņu uz priekšu vai uz atpakaļ, vairāk jutīs vai no priekšējo daļu vai no aizmūrējo daļu. Kustībai jābūt ir ar pleciem. Nekādā gadījumā nevajadzētu spekulēt ar rokām. Ja? Tātad, pagriežoties, jums ir jāredz savi pleci un jājūt velkošu kustību jostas vietā. Svaru nevajadzētu izvēlēties pārāk lielu, svaram jābūt minimālai, lai sajust nelielu pretestību. Nevajadzētu viņam būt ļoti lielam. Kustības galos noteikti jāveic ar izelpu. Jāelpo ir dziļi un nesaraustīti. Kas tad vēl? Atkārtojumiem jābūt ir sākot no 100 un uz augšu vienā piegājienā.